10. aprīlī Liepājas Raiņas 8. vidusskolā norisinājās ikgadējais pasākums Gada skolotājs. Nominācijā radošākais skolotājs balvu ieguva Sigita Stefana, inovatīvākais Kārlis Strautiņš. Par dinamiskāko skolotāju tika atzīta Evija Jaunzeme un par progresīvāko Lāsma Lapinska. Savukārt Gada skolotāja balvu ieguva Viola Narbuta. No skolas, par skolotāju runājot, noteikti visilgākās atmiņas ir par audzinātāju, skolotāju Sintī Pūci, bet noteikti atmiņā ir palikusi arī skolotāja Evija Jaunzeme, ar kuru mums bija saskarsme, vēl vairāk nekā ar klases audzinātājiem, ka viņi iemācīja ne tikai matemātiku, bet iemācīja arī patikt matemātikai. Tas ir ļoti atmiņās vēl novērtēt. Labdien, kā jūs sauc? Man sauc Tomijs. Kurā gadā jūs skolu pabeidzāt? 2010. Kāds ir labākās atmiņas par skolotāju? Par skolotāju Rizgu, kurā bija man klases audzinātāja, protams. Tad vēl par skolotāju Tapiņu, kurš rādīja visforšākos eksperimentus. Un jā, tās ir arī tie divi skolotāji, kas, protams, palikuši atmiņā visvairāk. Labdien, kā jums šogad pasākums? Labdien! Pasākums ir interesants. Man liekas, ka jaunieši ir ieguldījuši ārkārtīgi lielu darbu, jo safilmēt materiālu, pēc tam montāžu veidot. Tas, man liekas, ir tāds, diezgan darbietilpīgs laiks, un redzēt, ka jaunieši daudz ir pie tā strādājuši. Man ļoti patika un bija pārsteigums, kad ir uzaicināti absolventi, lai pasniegtu balvas. Tas ir ļoti mīļi. Lai pasākumam piešķirtu vēl īpašāku un sirsnīgāku gaisotni, sveikt savus mīļos skolotājus bija ieradušies arī mūsu skolas absolventi. Pasākumā neizpalika arī fiziskas aktivitātes, kur skolotājiem bija iespēja izkustināties jautras mūzikas pavadībā. Sirsnīgi sveicam visus balvu ieguvējus!